Tu jau ierunāji, pastāstīji visu to pasākumu, kā tev gāja. Beidzās kamera. Pastāsti. Kontrastu nedēļu dienu. Kontrastu dienu. Es tur kaut ko runāju, tu pareizāk sakot. Mums bija samērā veiksmīgi pēcpusdiena. Cēlās zivis. Tik būs cerīgi pilni pāēduši. Gājām uz vakaru. Copi. Nekā šitau. Vējš. Kukaiņi nav, kas neceļās, iemest nevar. Aktivitāte nulle. Acīm redzot nepareizie rīki un mušas. Un tad uzsēja acīm redzot pareizo mušu. Bija kaut kas tur viņa pagaršoja, pagrabināja kaut kāds pēc pāris metieniem. Maza forelīte. Un tad vēl pēc pāris metieniem. Bams. Kaut kas tāds ievērības cīnīgs. Jā. Un pievilku pie krasta. Aizskrēja, pievilku vēl pie krasta. Ņem ar ķeseli, nevar paņemt, jo nelien iekšā. Cik tas smieklīgi nebūtu, nelien iekšā. Viņa atkal aizskrēja, es atkal pievilku pie krasta un atkal mēģināju ielikt ķeselē, un atkal nevarēja ielikt ķeselē, un tad bija bams! Kāds vienā rokā, ķeseli otrā un pauze. Es domāju, tiešām. Vēl bija cerība, ka... Bet nekā. Bet šodien oma visiem ir tāda daudz labāka. Marčiks visu laiku atkārto. Nu jā, es teicu, jāiedzer, normāli jāiekapā ir un tad viss notiekās. Nē, oma ir laba, un vienu brīdi, tāpēc es teicu, kontrasti, ja, bija visu laiku kaut kāds tur drūmais un tā. Tad ne tik traki, bet, nu jā, gājas kaut kas tā drūmais. Nekas ievērības cienīgs nav noķerts. Jā, un tad... Tas tāds kā atliek to āķi, cik tos? Jā, es nepastāstīju par to. Jo, principā, bija kaut kāds, nezinu, kas tas kaut kāds 6. numurs, streamer āķis, ja? Nezinu, kaut kāds owners vai kas viņš tur nav svarīgi. Es jau pirms to mušu sērijas jau zināju, ka atskabārgi ir pielocīti. Sacensībām, laikam, es to mušu izmantoju un bija pielocījis atskabārgi. Un, jā, zivs aizgāja.
Zivs bija strauta forela, liela. Āķis ir atlocīts. Nu, ne jau iztaisnīts līdz galam, nē. Āķis ir atlocīts un kas pats interesantākais, ka tā krāsa ir tāda ļoti netipiska, jo mēs latvieši būdami izvēlējāmies, arī Kārlis izvēlējās melnu bageri vai tur olīvu krāsas bageri un tā. Bet nu šeit tas ūdens ir dikti dzidrs un tāds zilgans un grunts ir kaut kāds smilts, kaut kādi akmeņi. Viņš pat nav zaļš, viņš tā kā zils tas ūdens. Drausmīgi ir dziļumi, tas, ko Mārs arī teica, kad ir seklas pēkšņi, bam, kaut kāda tur klints, akmeņs, plātis, kas tur, un tu redzi, ka tur ir riktīgs dziļums, bet nu, tu redzi visu dibeni, tu redzi līdz vai kā gliemieši tur ir apkārt. Un vēl ko tu redzi to, ka tur zivis nav, jo tu tur visu redzi. Viņi ir, viņi kaut kur ir salīgus, viņi ir. Un jā, un tā muša, kas šodien, uz ko paņēma tā lielā zivsdība, uz ko paņēma mazā zivtiņa, uz ko kaut kas pagaršoja, tad paņēma mazā zivtiņa, tad paņēma lielā zivsdība, bija vulīja bagers ar metālisku galviņu, baltu metālisku galviņu, un man liekas, pat nav smadzināta tā muša, un ķermenīts bija rozā ķermenīts, rozā dabīgs, un asta bija nepilnīgi balts, bet tāds celtenīgi zaļgans, bet ļoti gaiši tāda marabu aste, un hakls arī marabu bija uztīts. Šeit tā zivs iekāro, laikam, gaišas mušas. Gaišs šodien, gaišs mušas. Gaišas mušas. Jā, bija viens naktī. Un olīva ļoti arī strādā, jo viņi arī tāds zaļgani, viņi atbilst tam ūdens krāsu, visam. Un katrā ziņā izskatās, ka melnas un ļoti tumšas, laikam, nē. Nu, vismaz šobrīd. Gaišs, Es zini, kāpēc melns tagad nav? Tāpēc, ka visu laiku ir gaišs. Tā tumšs nepaliek. Ja būtu tā, ka paliek tumšs, tāds, kad ir grūti redzēt jau, tad strādāt arī melns. Jā, es arī naktī tieši par to padomāju, kad nu nezinu, tas ūdens te apstākļus, nezinu, it kā ir tumšs, bet īstenībā jau nav tumšs. Tagad šobrīd ir 3 naktī, ja? Nu, izstās pēc 3 naktī, izstās pēc pusdienas laika Latvijā, kad ir mākonis uznācis. Nu, reāli, gaiši. Viss tumšākais šeit ir kaut kādiem 11:12, tad atkal sāk kaut gaišāk. Un zivs bija vienos naktī. Zivs bija vienos naktī, jā. Kā smējies, jāprot lielāks uztvermēs tīkli.
Jā, pa dienu. Nu, pa dienu bija forši. Principā cope bija ap kaut kādiem 8, ja? Nu, tas uz sausiņu. Varbūt bišķi vēlāk. Agrāk. Nu, ot, man bija ļoti skaisti. Man bija tā, ka es redzēju zivis, kā peldu redzēju. Ielīdu, rāpoju, uzrāpoju uz salas, apsēdos uz tās salas, pilnīgi nekustīgā ūdenī iemetu viendienu, un bija teiks normāls. Nu, viņas cēlās, nebija liela ziltiņa, diemžēl beidzās kamera, bet pēc tam noķēra vēl vienu maziņu, un viss, nu, principā tur tā vieta tāda trikī, kad tur tā ir vieta vienai zivī. Vienu zivi izvilku un var iet projām. Vai nu arī tad jāgaida, tur nezinu, cik ilgi ir. Mačikam bija uz strīmera, ja? Bija uz sauso notrūka. Visus, ko noķēra, visus uz strīmera. Un strīmera arī notrūka. Bet vienu notrūka uz sauso. Jā. Man vēl bija uz sauso vēl 2 ņēmieni. Vienu es pavilku tā atkabinājās, nu, uz bezatskabar gāķa. Un otru es nogulēju vispār. Jo man bija kāds nolikts tā kā gruntene. Es tur kaut ko domāju par pīpēšanu, vai pa saules brillēm neatceros, kaut ko tur šetējos. Skatos, pazūd mana muša, ka piecirta bija jau pa vēlu, es gan tur īpaši arī necirtu. Es tur tā pavilku bišķiņu un sapratu, ka nav nekā virsū vairāk. Es domāju, kad ir... Es pat nevaru, tas ir vakariņas, kas mums uptajos 3 naktī. Zupiņa? Brokastis, agras vai vakariņas. Ir labs? Ir ļoti garda. Es domāju, kad ir pienācis laiks. A kartupeļi gatavi jau? Jā. Jā. Nu, oma ir laba. Oma ir laba, labi, ka neaizbraucām. No vienas puses labi, ka neaizbraucām. Jā. Un esam sagaidījuši, lai tam ir apstākļi ir. Apstākļu sakritība ir notikusi. Jā, man nav tur. Nu, čop.